Tā, esam gaisā. Sveika, Agnese, sveiki mūsu klausītāji, visi, kas ir pieslēgušies ātrāk vai vēlāk, kas jau ir noklausījušies visas mūsu epizodes vai tikai sāk klausīties šo epizodi. Mēs vēlamies visus jūs sveicināt mūsu SEO Optify podkāstā, kur mēs runājam par to, kā jūs varat veiksmīgi darboties ar savām lapām, lai jūsu lapa veiksmīgi parādītos Google, pozicionētos augstās pozīcijās un lai jūs sasniegtu jaunu auditoriju. Un šodienas tēma mums ir ļoti svarīga, īpaši tāda 5 soļi jaunajiem uzņēmumiem, tiem uzņēmumiem, kuru esamība internetā ir kaut kas jauns, vai jūs plānojat veidot savu mājaslapu online, tad šī epizode šodien būs jums, jo mēs runājam par 5 soļiem, kā veidot SEO stratēģiju jaunam uzņēmumam, jeb jaunai lapai. Ķersimies klāt pie soļiem. Jā, tad pirmais solis mums ir nebeidzamais un vislabākais, kas vienmēr ir jādara, tātad tie ir atslēgvārdi un atslēgvārdu izpēte. Ko tad vispār tie atslēgvārdi mums palīdz? Viņi palīdz saprast, kas tad ir tiešām, kā cilvēki jūs spēja atrast, kā cilvēki meklē jautājumus, tieši kādā veidā viņi uzdod šos jautājumus, un šeit attiecīgi jums var palīdzēt dažādi rīki, tas pats Google Search Console, ja jums viņš nav vēl pieslēgts, lūdzu iesaku pieslēgt, viņš ir bez maksas. Šeit gan vairāk jūs sapratīsiet, uz kādiem vaicājumiem jūs jau parādaties Google, ja kādus vārdiņus cilvēki raksta iekšā Google un uz ko jūs parādaties. Es viņus saucu arī par atslēgvārdiem, bet iekšā Google Search Console angliskajā versijā viņš ir rakstīts queries vai latviski vaicājumi. Tad noteikti jums var arī palīdzēt rīks kā Google Keyword Planner. Šo gan vairāk izmanto priekš Google Ads, jeb reklāmām, un arī SEO rīki kā piemēram SEMrush, Ubersuggest un tā tam līdzīgi. Bet galvenokārt atslēgvārdus mums ir nepieciešams zināt, lai mēs pēc iespējas ātrāk spētu sasniegt savu mērķa auditoriju. Jo viens ir tas, ka mēs varam meklēt, likt iekšā atslēgvārdus un domāt, ka tie ir šie, kāpēc es neparādos Google top 1. pozīcijā, bet patiesībā tādu atslēgvārdu kombināciju pat nemaz nemeklē. Un jums ir iespēja, teiksim tā, pacelt šo pozīciju ātrāk, augstāk, ja jūs, piemēram, veicat izpēti un atrodat, varbūt cilvēki savādāk nedaudz meklē konkrētu atslēgvārdu. Tālāk. Tā kā es vienmēr iesaku pārbaudīt šos atslēgvārdus, ko jūs jau izmantojat attiecīgi, jau savā mājaslapā. Un, protams, arī ar atslēgvārdiem tas viss nebeidzās un ir ļoti svarīgi, kurās vietās mēs izmantojam šos atslēgvārdus un kādās pozīcijās. Tālāk, tas būtu tāds vairāk par atslēgvārdu nozīmīgumu, runājot mājaslapā pašā. Jā, un tad, kad atslēgas vārdi ir atrasti, un jūs jau saprotat aptuveni, kas ir tie vārdi, kas ir priekš jūsu lapas, jūsu biznesa, tad otrais solis ķeraties klāt kvalitatīvu saturu izveidošanai. Tas ir saturs, kas ir noderīgs lietotājiem, kas būs noderīgs jūsu auditorijai, un tad, kad jūs rakstat bloga rakstus vai veidojat produktu aprakstus vai kādu citu saturu veidu, tad vienmēr paturiet prātā, kad jūs izmantojat šos atslēgas vārdus tajā saturā, bet arī neliekot viņus pārāk daudz, bet vairāk tekstā iekļaujot to, kā organiski runājot un dodot pēc iespējas tiešām to savu to eksperta viedokli, to kvalitatīvo informāciju jūsu lietotājiem. Un tas, ja jūs pievērsīsiet uzmanību kvalitatīvam saturam un jūs to veidosiet ne tikai tā, ka tikai mākslīgā intelekta ģenerētu tekstu, bet arī liksiet klāt savu personīgo pieredzi vai piemērus, tad tas viss palīdzēs uzlabot arī jūsu organisko trafiku uz jūsu lapu no meklēšanas rīkiem. Un tas arī uzlabo to lietotāju pieredzi, kas ir UX, un kas ir viens no kvalitātes rādītājiem algoritmam. Un arī jūsu auditorija, jūsu klienti, kas būs jūsu lapā, ja viņi tur
protams, redz kvalitatīvu informāciju, mēs uzticamies šai lapai, mēs uzticamies ekspertiem, mēs uzticamies jau kaut kādiem, kā ir latviski reviews, pēkšņi izskrit no gals. Ka mēs uzticamies tam, ko citi par to jau raksta vai saka, un ka tas ir, kāpēc ir svarīgi veidot to kvalitatīvo saturu. Un, tāpatās arī kvalitatīvs saturs, es gribu vēl pieminēt pie šī, ka saturs tas nav tikai rakstiskais saturs, ko mēs liekam iekšā, bet tas ir arī bildes, video, varbūt kaut kāds infografiks, un tīri man personiski man ir tas, ka man ļoti patīk, ja rakstos iekšā ir ne tikai bilde, kas dod kaut kādu vienkārši vizuālu efektu vai, nezinu, atmosfēru rada vai kaut kādu to domu, bet man patīk, ja tas attēls, kas vienmēr ir, ka viņš dod vēl papildus informāciju man, ka tā nav tikai tāda vizuāla lieta, bet ka tajā attēlā ir vēl iekšā kaut kas, ko es nolasu bez vārdiem, jo es esmu tāds arī vizuāls cilvēks, ka man patīk, ka tā informācija pie manis atnāk arī vizuālā veidā, tāpēc man ļoti patīk infografikas un tāda veida informācija, kas arī ir, tad tur ir jāvelta laiks, lai izveidot tādu kvalitatīvu to visu, un tad, tāds arī tāds, man liekas, tāda būtiska lieta, ko var ņemt vērā, veidojot kvalitatīvu saturu. Es varu ātri pieminēt arī par kvalitatīvo saturu, ka kvalitatīvs saturs tātad ir tāds, ar ko citi cilvēki dalās, ka viņiem ir šī vēlme dalīties ar šo jūsu saturu. Tātad tas arī parāda ne tikai, jo kā tu vari identificēt, kas ir kvalitatīvs saturs, tāds, kurš ir tātad vērtīgs priekš cilvēka, ka viņš ir gatavs dalīties ar viņu tālāk. Vai nu tajos pašos sociālajos tīklos, un attiecīgi tas, ko Melānija minēja par attēliem, video, infografikām, tas veicina cilvēkus vairāk drusciņi iesaistīties un padalīties varbūt tālāk ar kādu draugu. Es gribēju pieminēt to, ka kvalitāte nozīmē to, ka cilvēki atrod šo saturu svarīgu, pietiekami vērtīgu, lai viņu laistu tālāk. Ļoti, ļoti labs punkts. Paldies, ka pievienoji šo. Dosimies pie trešā soļa, ko tad darīt tālāk. Trešais solis mums būs par Google My Business profila izveidi un to optimizāciju. Pirmais ir tas, ka katram, ja jums, piemēram, ir fizisks veikals un jums ir arī mājaslapa, tad vienmēr pārliecinieties, ka jūs arī esat izveidojuši šo Google My Business profilu, jo attiecīgi šeit cilvēki uzreiz jūs var redzēt, kāda jums ir adrese. Papildus tam, jūs šajā Google My Business profilā varat pievienot savu mājaslapu, jūs varat pievienot arī patiesībā tur atslēgvārdus, tātad ne tikai savu uzņēmuma nosaukumu, bet arī kas jūs esat, un attiecīgi tur iekļaut kādu atslēgvārdu tieši par to, kas jūs esat. Vai jūs esat tur apģērbu internetveikals vai sieviešu apģērbu internetveikals un tā tam līdzīgi. Attiecīgi Google My Business arī cilvēki var atstāt atsauksmes, jeb šos review, un viņi var novērtēt arī par zvaigznēm. Un kā mēs zinām, arī paši no pieredzes, tad, kad mēs gribam atrast kādu labu restorānu, mēs esam ārzemēs. Ja? Mēs skatāmies where to eat un ieliekam iekšā pilsētas nosaukumu, jeb kur aiziet pārēst un pilsētas nosaukums. Un attiecīgi mums parādās ārā vairāki tātad šie meklējumi. Un attiecīgi tur uzreiz ir vietas ar 5 zvaigznēm vai cik zvaigznēm, ar reitingu. Un līdz ar to patiesībā no šī Google My Business profila veidojas arī tātad šie reitingi. Un jo labākas atsauksmes jums ir un jo vairāk cilvēki atstāja šīs atsauksmes, jo ir lielāka iespējamība, ka cilvēki tieši izvēlēsies jūs. Un attiecīgi jums arī tas Google My Business profils ir arī vēl viens, teiksim tā, kā opcija parādīties Googlē un parādīt savu zīmolu. Jo Googlē šie meklējumi, tad, kad mēs rakstam konkrētus atslēgvārdus, tur parādās dažādi, ne tikai linki, video, teiksim tā, un arī tas Google My Business profil var parādīties, tad, kad, piemēram, cilvēks raksta, nezinu, tur sieviešu apģērbu veikals internetā, bet arī
piemēram, tajā pašā Rīgā, ja? Tad attiecīgi arī viņš var parādīties meklējuma rezultātos, tad, kad cilvēks meklē tādu atslēgvārdu kombināciju. Teiksim, tā tas ir vēl arī lielāka tā zīmola atpazīstamība. Un, manuprāt, pats vērtīgākais ir tas, ka var atstāt atsauksmes. Un līdz ar to, atsauksmes var atstāt bez maksas, un līdz ar to jūs varat, piemēram, pateikt saviem labākajiem klientiem vai vispār klientus, kā tādus iedrošināt, var atstāt šīs atsauksmes, jo tur ir ļoti viegli vienkārši copy link, tur uz 3 punktā uzspēst copy link un vienkārši pateikt, hei, vai arī cilvēkiem dot iespēju, piemēram, ja jums ir kāds pakalpojums un cilvēks ir atnācis pie jums uz šo fizisko vietu, saņem pakalpojumu, piemēram, tur masāžu, un jums ir izskanēts ārā QR kods, un jūs viņam vienkārši ar uzrakstu, lūdzu, atstājiet atsauksmi par mūsu pakalpojumu. Attiecīgi viņi noskanē šo QR kodu un uzreiz var atstāt atsauksmi. Nu, tālāk, tas arī dod tātad šo uzticamību cilvēkiem, ka, hei, jūsu pakalpojums tiešām ir, tā, labs. Jā, nu tas ir tas, ko es gribēju pieminēt. Tā. Un vēl par noteikti jūs tur varat pieminēt arī bildes pielikt klāt, lieciet kvalitatīvas bildes un atcerieties bildēm vienmēr arī bilžu tajos nosaukumos, arī saglabājot bildes failu, arī mēģiniet minēt iekšā tur atslēgvārdus par to, kas tad jūs esat. Nu, tā. Jā, es pie šī vēl noteikti gribu pieminēt to, ka tieši iepriekšējā mūsu epizode bija par to, kā izskatās Google meklētājs. Mēs tur arī pieskārāmies par to, kā izskatās. Tur bija, ja jūs skatāties, piemēram, YouTube, tur bija arī mums ekrānā, dalījāmies ar ekrānu, kā tad izskatās Google meklētājs, un tad, jā, jūs varat redzēt, kā izskatās šie te biznesa profiliņi Google meklētājā. Un, jā, es gribu laikam arī aicināt tik vienu, kā apmeklēt kādu kafēnīcu vai tiešām kādu pakalpojumu. Un, ja šim biznesam, šai vietai ir online klātbūtne un mājaslapa, atstājiet tiešām atsauksmi. Un es pati arī to agrāk varbūt tam tik ļoti nepievērsu uzmanību, taču šobrīd es zinu, cik svarīgi tas ir. Un, ja tiešām ir bijis lieliska pieredzes, nekavējoties, tomēr veltu to 1 minūti un iesniedz to atsauksmi. Ne tikai tad, kad ir slikti, bet jā, vai tad, kad ir slikti, vai ļoti labi, tās 2 reizes, bet arī tā vienkārši arī, ja ir, tad jā, es domāju, mums katram ir jādalās ar tām lietām. Jā, es pilnībā piekrītu. Un 4. mūsu solis, kā tad varam mēs veidot tātad šo SEO stratēģiju, ir noteikti pārbaudīt arī mūsu tehnisko SEO un lapas veiktspēju. Tātad šis ir svarīgi, jo pirmais, ja jūs saprotat nedaudz par mājaslapu uzbūvi kā tādu, tad vispār vajadzētu paskatīties, jo bieži vien klienti rodas pie manis ar jautājumu, kāpēc man mājaslapa neparādās Google? Nu, viens ir tas, ka viņa nav vispār indeksējusies. Un reizēm, piemēram, tad, kad veido šīs lapas, tad ir atstāts tur no index tags iekšā mājaslapā. Ja tas nozīmē to, ka lapu vienkārši šobrīd negribam, lai indeksējas, kas ir ok, jo ja mājaslapa tiek izstrādāta, tad nav nepieciešams, lai viņa indeksējas sākotnējā procesā, kamēr viņa tikai top. Bet, attiecīgi, pēc tam ir svarīgi, ka šis no indeks tag ir noņemts un lai tā mājaslapa pēc tam indeksējas. Un arī, attiecīgi, par tehnisko SEO runājot, tas ir vairāk arī par lietotāju, arī tātad jūsu pieredzi. Tātad, vai šī lapa ir responsīva priekš mobilā, vai viņa darbojas pietiekami ātri no mobilā, un kāda ir šī mobilā pieredze. Un, starp citu, tagad ļoti, ļoti Google skatās un ņem vērā, kāda ir jūsu mājaslapas veiktspēja tieši no mobilā. Šeit tad jūs arī varat izmantot tādu rīku PageSpeed Insights, viņš ir bez maksas, pārbaudīt savas mājaslapas ielādes ātrumu un paskatīties, vai jūs, kāda ir tā performance un cik ātri, teiksim, tā šie elementi, kas atrodas jūsu lapā, kā pogas, bildes un tā tam līdzīgi, parādās iekšā, parādās cilvēkam, teiksim tā. Jā, tad attiecīgi ir arī tas, ka jums ir jāpadomā par to, arī kāds jums ir dizains, jo tas jau arī pie lietotāja pieredzes der. Tad šeit vairāk uzsvaru tieši liekot uz to, lai nav pārāk krāsaini, lai tie burti, tā kā, lai viņš ir draudzīgs priekš
teiksim tā, šī cilvēka pieredzes. Ja jūs nezināt, piemēram, ja jums vēl nav nostiprināta šī zīmola identitāte, vai, piemēram, jūs varat arī sazināties ar dažādiem zīmola identitātes speciālistiem kompānijām. Dažus es arī pieminēšu iekšā mūsu aprakstā, ja jums šis ir kas tāds, kas interesē, jo viņi jums palīdzēs arī par krāsām labāk saprast un par tiem uzsvariem, kur tos akcentus likt. Bet ja jūs paši sākat, tad es ieteiktu no sākuma balts un melns un tiešām kaut kādu vienu varbūt akcenta krāsu sākumā, bet tā kā nepārspīlēt, jo cilvēkam ir, jāredz tā kā, tās 3 balts, melns, un vēl kāda krāsa. Es domāju, ka vienkārši šo es saku, lai nepārsātinātu jūsu savu to vispār dizainu un tā tam līdzīgi. Bet, ja jums ir kāds cilvēks, kurš saprot, tieši runājot par dizainu, tad noteikti izmantojot šo iespēju un pakonsultēties, jo tā kā SEO speciālists jums var dot varbūt ieteikumus, bet viņš noteikti arī virzīs jūs tālāk pie tālāk speciālistiem. Tāpēc, ka viņi var jums palīdzēt labāk, un tā ir, teiksim, tā arī tāda sadarbība, ka mēs viens otram palīdzam starp speciālistiem, tā kā, tāpēc arī, tas. Un, attiecīgi, tehniskais SEO arī šeit iet iekšā arī tas, ka lapas, piemēram, ir svarīgi, ka viņas darbojas. Tātad, ja cilvēks apmeklē jūsu mājaslapu, viņai ir jāstrādā. Ja tur, piemēram, ir ielikts kaut kāds apakšējais links, tas nozīmē, ka man kā lietotājiem uzspiežot uz šo linku, jeb zem vārda, kur ir links, ka tas links strādā. Un tas arī veicina tātad šo lietotāju pieredzi. Ja mūsu lapā ir salūzuši linki, kuri vairs nestrādā, tas veicina sliktu lietotāju pieredzi, tāpēc, ka cilvēks nonāk uz lapu, kur ir rakstīts, lapa nav atrasta. Tā nedrīkst būt. Mums ir jāpārliecinās tā, lai tātad šīs lapas strādā. Un šeit tātad jums var arī palīdzēt SEO audits, jo SEO auditā tātad tiek tieši identificētas tās lietas, kas tad notiek ar mājaslapas arī tehnisko stāvokli un kas ir tas, ko mēs varam uzlabot un tieši kuras lapas, piemēram, ir saturtos salūzušos linkus un tā tam līdzīgi. Tālāk. Jā. Es domāju, ka varam ķerties pie tā 5. soļa, ja tev vēl Anīta. Kas ir patiesībā ļoti svarīgs solis, un tas ir tas, kad sekot līdzi rezultātiem un būt pacietīgiem. Šis man solis asociējās ar to, kā agrāk, kad es studēju vēl teātra mākslu, kad bija par to, kā tiek būvēts skatuve, kad tu raksti tehnisko scenāriju, ka viss bija skaisti, ka tu tur ar visu to montāžu un tad pašu šovu un gaismošanu, tu uzraksti to visu tehnisko scenāriju un vienmēr beigās aizmirst to, ka tas jau viss arī būs jānovēc, tās skatuves, demontāžas un arī pēc tam kaut kādas tās atskaites. Par to vienmēr tā kā viss kaut kā nedomāt, tā kā neaizdomājas uzreiz, tāpēc, ka visi koncentrējas tam pašam šovam, un tad bieži vien aizmirst, ka pēc tam arī ir darbiņš jādara, kas ir, kad ir jāsako līdz rezultātiem, un SEO rezultāti ir tie, kas prasa laika, un bieži vien, tas var būt pat pusgads, tie var būt, vidēji 3 mēneši, un 1 līdz 3 mēneši, kad jūs varat redzēt, kā tie uzlabojumi, ko jūs esat veikuši savā lapai, kā tie strādā un kas performē labi, kas strādā, kas nestrādā. Un tad izmantojam tos pašus rīkus, ko mēs jau katrā epizodē, man liekas, pieminam, un pie katra punkta varam pieminēt Google Search Console, un tur mēs varam redzēt, kā tad lapas, kura lapa strādā, kura ir potenciāli, varētu labi strādāt, un arī Google Analytics ir analītikas rīks, kurā mēs varam redzēt datus, un tad šīs pārbaudas, es domāju, tā vidēji ieteikti varbūt reizi 3 mēnešos ieiet paskatīties, ja ļoti grib var katru mēnesi. Es esmu darījis arī tā, ka es skatos katru dienu, un, protams, tur neko vēl nevar redzēt, bet gribās jau, gribās nenokavēt to mirkli, kad tiešām parādīsies kāds rezultāts, bet, un par to, kā, pieņemsim, datus analizēt, var, piemēram, palūgt kādam SEO konsultantam uz konsultāciju mazo
par to, kādas dati būtu jāskatās, vai arī pats var skatīties. Ir YouTube pilns arī ar video, kādus datus, kādus metrikus ņemt vērā un kur ko skatīties. Tā kā to visu var izdarīt un jā, kāpēc ir jāskatās līdzi, tas nezinu, muļķīgi vai nē, bet jāskatās līdzi, lai mēs redzam, strādā, nestrādā, vai stratēģija jāmaina, vai varam turpināt to, ko esam jau ieplānojuši. Tā kā jā, būsim pacietīgi un jā, un sekosim līdzi rezultātiem. Varbūt tev vēl pieminams par šo? Jā, es gribētu pieminēt vēl, ka runājot par datiem un par visu to, piemēram, ja jūs esat sākotnēji palaiduši šo SEO auditu, tad pirmais reizēm pat nav tā kā tieši labot saturisko, bet pirmais, ko es vienmēr arī iesaku klientiem, ir, ka pirmais mums ir jāizlabo lietas, kas šobrīd ir nestrādā. Ja? Mēs uzlabojam esošo situāciju. Un nevienmēr pēc SEO audita, piemēram, ja ir tātad salabotas, piemēram, linki, kuri ir salūzuši bijuši un uzlabotas bildes un tā tam līdzīgi. Tas no sākuma var neradīt tik ļoti lielu, teiksim, tā ātru to izaugsmi, bet tā, ka mēs sākam ķerties klāt arī, tas ir kā kurā gadījumā ļoti, ļoti individuāli reizēm, tad, kad tiešām sakārto kaut kādas tās tehniskās lietas, reizēm pat lapai uzreiz labi ļoti sāk aiziet. Un ja ar saturisko viss ir labi, tad tās tehniskās lietas izlabojot ir baigi super. Bet, ja ir tehniskās lietas, tātad problēmas ar tehniskajām lietām un nav satura, tad attiecīgi tā izaugsme notiek tāda mierīgāka, lēnāka un viņa tāda turpina augt. Un šeit ir ļoti svarīgi atcerēties, ka no sākuma tiek izlabots tas tehniskais un tad vēršamies mēs pie tā saturiskā, ja tas neatņem daudz laiku. Ja lapa ir maziņa, tad, ja tur 7-10 atvērumi, ja, tad attiecīgi šo var ļoti ātri, teiksim, tā visu salabot un arī ielikt saturisko, kas tā kā ļauj, lai cilvēki atrastu, kā arī svarīgi tātad arī ir šie linki uz jūsu lapu, ka no citas lapas tātad arī piemin jūsu lapu kā resursu un jūs dabūjat linku uz savu lapu. Tālūk, jā, tas ir tas, ko es gribēju pieminēt vēl. Jā, super. Esam izgājuši cauri 5 soļiem. Es varbūt atkārtošu, kas ir šie 5 soļi, kas jāņem vērā jaunajiem uzņēmumiem, veidojot SEO stratēģiju. Pirmais solis ir veikt atslēgvārdu izpēti un mērķa auditorijas izpratni. Otrais solis ir kvalitatīvs un lietotājiem noderīgs saturs. Trešais solis izveidojiet Google My Business profilu vai optimizējiet to, ja jums jau tāda ir. Trešais solis ir tehniskais SEO un lapas veiktspējas uzlabošana, jeb ņemiet vērā, kas ir, veiciet saita auditu, lai jūs saprastu, kas ir tās tehniskās lietas, kas ir jāņem vērā. Un 5. solis ir sekojiet līdzi rezultātiem, esiet pacietīgi un mainiet stratēģiju, ja tas ir nepieciešams un ja kaut kas nestrādā kā vajag. Tā kā jā, un ja šis saturs, viss, ko mēs ar Agnesi veidojam un mēģinām jums tiešām iedot tādu informāciju, kā jūs pašu spēkiem varat veiksmīgi uzlabot savus mājaslapas, tad noteikti spiediet laiku mūsu video, gan šeit YouTube, gan šeit Spotify, kur jūs mūs klausāties. Jā, jo tas mums ir svarīgi, un mēs redzam, ka mūsu saturs ir jums interesants, un tad mums tas dod arī tādu vēl papildus motivāciju veidot arī jaunu saturu, jā, un dalieties varbūt ar tiem cilvēkiem, kuriem jau ir savas mājaslapas, varbūt viņiem tas varbūt noderēt, un jā, abonējiet mūsu kanālu, lai nepalaistu garām jaunākās epizodes, tāpat arī priecāsimies par komentāriem, jautājumiem un tēmu ieteikumiem, jo tas viss, ko mēs šeit darām, tas ir priekš jums, jo mēs jau šo to zinām, un ja jūs gribat zināt vairāk, dodiet mums šo atgriezenisko saiti, un mēs labprāt veidosim saturu priekš jums šajās platformās. Jā, es arī gribēju pateikt paldies, un mēs novērtējam tiešām jūs, kuri mūs klausaties, un tas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti feini, un paldies jums par to. Bez jums mēs nedarītu šo arī. Tā. Jā, super. Tiekamies nākamajā epizodē. Jā.
Čau!